Šonedēļ Rīgā sākās Daugavpils teātra dienas. Skatītājiem būs iespēja noskatīties dažādu žanru izrādes, pavisam kopā 4, gan latviešu, gan krievu, gan latgaliešu valodā. Daugavpils teātra viesizrādes Rīgā sākas Nacionālajā teātrī. Biļetes uz vakara izrādi jau ir izpirktas, bet tagad mums ir iespēja būt klāt ģenerāla mēģinājumā. Aktieri vēl ir bez kostīmiem, šis ir pēdējais mēģinājums. Oļegs Šapušņikovs kā diriģents seko līdzi visam, kas notiek uz skatuves un aiz tās. Gaismas, skaņa, viss ir svarīgi. Pirms viesizrādes teātra direktors pateica, ka Daugavpils teātrim ir ar ko pārsteigt Rīgas skatītājus. Mēs pajautājām, ar ko tieši. Mūsu muzikālās izrādes spēj pārsteigt skatītājus, jo nekā tam līdzīga Rīgā tagad nav. Atšķirībā no citiem teātriem, kas arī iestudē muzikālās izrādes, mūsu teātrī, pateicoties iesaistītiem profesionāliem dziedātājiem, kvalitāte ir krietni augstākā līmenī. Vadošās partijas iestudējumā izpilda Nacionālās operas soliste Ilona Bagile, Ilja Lapič no Krievijas, Nadežda Jermaka un Haļina Dubickai no Polijas. Skaitās, ka Rīgas publika ir krietni prasīgāka par Daugavpils skatītājiem. Šeit ir vairāk teātru, ir izvēle, ko skatīties, tāpēc bija ļoti interesanti novērot rīdzinieku reakciju pēc šīs izrādes. Man viņa ļoti patīk. Man patīk scenogrāfija, man patīk horeogrāfija, man patīk, kā dzied mūsu mīļā operdziedātāja Bagele. Jā, ļoti. Un tāpat arī galvenās lomas izpildītais Mr. X vispār. Un tas jau varbūt tā ir iestājies stereotips, ka kas nav Rīgā, tas ir sliktāk, bet būtībā brīnišķīga. Pilnīgi, Kalmana mūzika jau pat par sevi ir, bet pie visām naudas problēmām daugavpilieši ir malači. Daugavpils teātra dienas Rīgā tikko sākās. 15. maijā Nacionālajā teātrī daugavpilieši parādīs bērnu izrādi Leo Mazais Lauva, komēdiju Latgales rulete. 23. maijā Rīgas Krievu drāmas teātrī tiks prezentēta muzikālā izrāde Kazanova Ģenrieta Venēcija. Bet jau šo piektdienu, 13. maijā, Daugavpils teātrī notiks Hamleta pirmizrāde. Marija Andrejeva, Vladislavs Karjakins, Aleksejs Ivanovs, Daudkom TV.